Vācijas izlases vārtos pārstāv viņš Mīnhena ikdienā. Cīņa ir sākusies, kā šie formas tērpi. Tātad Vācijai tumšie formas tērpi, Latvijas izlasei jaunie formas tērpi. Latvijas valstsvienībai pamainīt šī kraka identitāte. Raudzīsim, kā izdosies pirmo spēli jaunajās formās aizvadīt. Tātad Daugaviņš uz ledus, Denis Smirnovs un arī Toms Andersons. Pirmais uzbrucēja trīnieks, te raidīt arī puzvārtiem. Rošs rips savācījās Pudenovs, tur Zīle arī atrod konta. Starp citu iepriekšējā gada drafta pirmais numurs tieši aizsargs. Mēķis Šefers. Tagad lieliski iespēja. Vienatnē pret vārdsargu un vārtums. Latvijas izlase jaunajās formās gūst pirmos vārtus. Un tos izdara Vācijas kausīscīs pirmajā spēlē pret mājiniekiem. Denis Smirnovs. Šveices Nacionālā līga. Kolotens komandas uzbrucējs. Skatāmies šeit Kaspars Daugaviņš izmanto arī pretinieku kļūdu. Un tālāk ātri piespēles priekš Denis Smirnovs. Un starp aizsargiem pārspēja Matijasu un Niederbergeru. Elegants noslēgums. Divatā pret vienu aizsargu. Teicami izdodās arī nosargāt savu aizsardzības līniju Jānim Jakam. Lapīns atpalikā. Tagad bīstam epizod vārdu priekšā. Viens pats atstāts vārdu priekšā nepieskatīts. Un par to arī jāsamaksā ir sods. Dominiks Kahuns panāk uz tablo. Līdz ar 1-1. Nesaprašanās aizsardzībā maksā vārdu zaudējums. Skatāmies Lapīnskis mēģināja jāuzīt izpildes Jāku. Tur pēc tam diezgan viegli izdevās epizodu sakārtot. Tieši izslēgšanas spēlēs Bērne. Tomēr šī lielā iespēja izpalika te. Ivars Pudenovs rip izkrīt, kur tā paliek. Tā ir zem vārdsarga un spēle ir apturēta. Protams, arī nelielā summa uzreiz. Vārdsargam laist klāt pretinieku nevar. Ir šīs sēdries, kā līdzjūšanas tradīcijas. Lai nu kur, bet Vācijā līdzjūšanas tradīcijas ir augstā līmenī. Ripa iekrīt vārtos. Viens metiens, otrs metiens, kā šķietam nevainīgi epizodi. Ripa aiz vārtiem savāc Vācijas valstsvienības uzbrucējs. Bet diezgan daudz brīva laika Jasinam Elicam, lai nokārtot vārtu guvumu. Jau 2-1 vadībā ir Vācijas izlase. Nu, redzami, Elits ātrāk par visiem. Šmits uz kreiso pusi. Cerībā tik pirmais pie ripas nesekmējas. Smirnovs tīri uzvar iemetienu. Pārliecinoši iemetienā Smirnovs. Tomēr Zīle no šaurleņķa par aizsargiem. Daugaviņš uz zilās līnijas, Zīles vietā. Var uz vienu vai otru pusi šo salēmumus arī pavirzīt. Te spēja Vācijai mēdiens plārtiem Ivars Pudenovs. Top 10-niekā tikai 2. No tiem nav jānec Tifrels, nedz Brants. Mihailis 15. rezultatīvākais, viņš Mannheim pārstāv. Jāks gar vārtiem, Daugaviņš otrā pusē. Pirmā mājiņa. Te labi iespēja ātras sadarbība metiens garā. Vitoļņš uz ledus, te metiens Jāks un rip izkrīt. Nebija vēl rips savaldījis vārtu vīrs Matijas Niederbergers. Pasteidzās arī tiesieši tur pie Kaisara. Pie kreisā Kaisara priekšā ripa atradās. Skatāmies vēlreiz izkrīt ārā. Mēģināja to piespiest, neizdevās un neredzēja tiesnes pilnvērtīgi. Atradās viņš ārākais vārtu. Hitls stūri, reiz Gevanke, pēc apstrādes izdara mētienu Pudenovs bez problēmām šoreiz. Bet paliek tā joprojām uzbrukumā Vācijā. Sarežģīts minūtes un bīstamība pie vārtiem. Tiek ar situāciju galā Latvijas izlases mazākuma četrnieks arī var Pudenovu vārtos. Vēlreiz pa kreisi, šāviens pa vārtiem Ivars Pudenovs. Arī tur iesaistās cīņā tagad pie kreisās malas. Arī vārtos. 3 sekundes bija palikušas, ko spēlē vēl skaitliskajā mazākumā un ripa nogādā vārtos Vācijas izlases uzbrucēju un rezultāts iedegās 3-1 mājinieku labā. Filips Zins ir vārtu autors. Viņam arī šajā spēlē viena rezultatīva piespēle, tagad 1+1. Un arī Zins aiz vārtiem.
No distance. Rīpa izdodās atgūt un tagad 3-2. Standarta. Formāts uzbrukumā šeit. Lieliski iespēja. Augstas mēdienas. Oskar Lapīnski izpildījumā un Niderbergers Rīps savāds. Skaidrs, ka būtu bijis ļoti liederīgi arī Albertam Šmītam būt ar U20 izlases šajā brīdī. Starp citu, U20 izlasē ir tagad turnīrs Norvēģijā iesācies, tas ir ar panākumu. Bet Alberts Šmīts! Soreiz uzdrīkstās Šmīts. Tās arī tur norisināsies. Tikmēr te pēdējās 10 sekundes. Skaidrs vairākums lūdz mēties, bet vēl iespēja tukši vārti un... Miks Indrašs šīs kamēr vēl pārlika. Andersonam to nesakmēs izdarīt un pretuzbrukuma iespēja. Te Elīts met atsit Pulenovs un piespiež Rīpu pie ledus. Šī ir iespēja atspēlēties ar pārsvaru laukumā. Šmits tāla piespēle. Spēcīgi Jaks to savalda. Patiesi ne tik veiksmīgi te Rīpa lido pārlaukumam un tomēr ielido tā vārtos. 4-1 Vācijai. Tukši vārti un Rīpa tajos arī tiek iemesta 3 vārtu pārsvars Vācija turnīru. Domāju, iesāks ar panākumu. Un te neitrālajā zonā Jāks savaldīja Rīpas tam nogādāt un mēģināja Krastenbergam. Krastenbergs ātrumā arī pazaudēja un tad jau viss tālākais ir vēsture. Aljāna spēlē godumu uz pašām beigām. Eleganti tur mēģināja Fišpulks tikt līdz metienam, bet jā, Vācijas izlase izcīna uzvaru pirmajā spēlē. Vācijas kausa izcīņā un izcīna pirmos punktus 4-1. Tāds ir gala rezultāts šajā spēlē.